Sveiki! Šovakar mūsu mīļajā pasākumā, ko mēs šoreiz esam veltījuši iekļaušanas un pieejamības tēmai. Proti, šodien ar īslekcijām uzstāsies vairāki Latvijas augstskolu pētnieki, praktiķi, dizaineri. Jūs redzēsiet un dzirdēsiet vakara garumā. Bet pirms mēs varbūt tās sākam un pārējām uz pasākumu, es vēlējos dot vārdu Kasparam Varnagam, Medicīnas vēstures muzeja direktoram. Labvakar. Es esmu te pirmkārt, lai pateiktu lielu paldies visiem, kas piekrita piedalīties šajā pasākumā ar savām prezentācijām. Otrkārt, gribēju teikt, ka vairums šo prezentāciju būs no mācību procesā tapušām atziņām. Un te uzsvērt, ka mēs nejūtamies gudrāki, arī mēs esam totāli mācību procesā. Mēs būtībā pārņemot jaunā komanda šo te pārmaiņu procesu muzejā, saprotam, cik ārkārtīgi viņš ir nepieejams, cik maz ir darīts, lai arī šis muzejs ir veselības ministrijas pakļautības iestāde, cik maz šeit ir domāts par cilvēkiem ar citādākām spējām vai līdz ar ko arī ar citu redzējumu uz lietām, kurš nav šeit iekļauts nec ekspozīcijās, nec kolekciju veidošanas programmās. Līdz ar ko mēs esam paši pirmie soļi, lai to mainītu. Un mēs ļoti labprāt gribam, tāpatās kā jebkurš students zina, ka visforšāk mācīties ir kopā, līdz ar ko mēs esam priecīgi aicināt jūs šajā sadarbībā, lai muzejs kļūtu pieejamāks un lai tas, ko mēs darām, būtu ar šo te iekļaušanas dimensiju. Viņš paldies. Jā, to es lieku. Un dodu vārdu Ievai. Jā. Paldies, Kaspar. Jā, kā jau vairums no jums zina, neiepazīstinā gan ar sevi, es esmu Ieva Laube, savā ziņā vaininiece šim notikumam, kas ir kā tāds sezonas noslēgums vismaz muzejam, bet droši vien arī pats sākums mums muzejā vairāk pievērsties iekļaušanas un pieejamības aspektam. Un mazliet vairāk pastāstot par šo pasākumu, kamdēļ viņš tapa. Tas bija tādēļ, ka mēs vēlējāmies apzināt esošo situāciju Latvijas kultūra vidē un ne tikai, arī sociālajā vidē. Un kā labāk to darīt, ja ne ar cilvēkiem, kas to pēta, kas ar to strādā, kas ar to dzīvo un ikdienā sastopās gan ar izaicinājumiem, gan ar risinājumiem. Un tāpēc šeit mēs esam pulcējuši 10 jaunos vai pat arī pieredzējušus pētniekus, dizainerus, praktiķus, kas šodien uzstāsies ar īslekcijām. Un noteikti arī gaidīsim no jums zālē jautājumus, lai tā saruna vēršas plašāka un dziļāka. Un tagad, sākot pasākumu, es vēlētos pieteikt pirmo runātāju, kas ir Ieva Rosne. Un, Ieva droši var arī nākt uz skatuves. Un Ieva, mazliet piesakot Ievu, Ieva ir mamma jaunietim ar īpašām vajadzībām. Viņa ir dizainere, mākslas vēsturniece, Fabio fonda un sociālā uzņēmuma dibinātāja un vadītāja. Un šobrīd arī Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studente. Un pirms es dodu vārdu Ievai, es radu redzamāku šo pasākumu. Tā tad rūdens ir. Tā, labi, droši. Labdien visiem! Es gribēju sākt ar to, ka es pasaku paldies muzejam par iespēju šeit šodien būt un runāt. Un, protams, paldies arī jums, kas ir šeit zālē un varbūt arī attālināti. Un tad ir arī daļa no šī ļoti lieliskā pasākuma. Kā jau Ieva teica, mani sauc Ieva Rosne.
Un es pirms vairāk kā jau 2 gadiem uzsāku diezgan aktīvi darboties, lai censtos ar dažādām metodēm uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām. Kopumā, laikam, dzīves kvalitāte, tā man būtu jāsaka. Bet šis mans stāsts sākās jau krietnu laiku iepriekš. Tas sākās, kad mans vecākais dēls Kristers ļoti strauji saslima 5 gadu vecumā. Un līdz ar to arī bija tā, ka mēs izgājām dažādus šos ceļus. Tā kā paši arī mājās viņu rehabilitējām un ieguldījām ļoti daudz darba. Bet tad, kad Kristers jau bija pilngadīgs, es saskāros ar problēmu, ka viņam nav, viņš nav gaidīts sabiedrībā, un viņam nav ko darīt. Burtiski viņš ir mājās, visu laiku mājās ar vecākiem mums. Un tas sakrita, šis periods, kad mēs to apzinājāmies, tas sakrita ar to laiku, kad es studēju Latvijas Mākslas akadēmijas funkcionālā dizaina nodaļā. Un es arī vēlāk pastāstīšu par to, kā es nonācu pie kaut kādiem dažādiem risinājumiem, bet šī studiju procesa ietvaros es sapratu to, ka šī problēma, ka viņa neatiecās tikai uz manu dēlu, ka viņš nav izņēmums, protams, bet ka viņa ir ārkārtīgi liela un ārkārtīgi plaša, jo tādi cilvēki kā mans dēls, īsti neviens nezina, cik viņi ir Latvijā, jo šīs diagnozes un diagnožu kodi, un viņas ir ārkārtīgi, diezgan liels tas neskaidrību loks, teiksim tā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā cilvēka mans dēls ir daudz, un ir vairāk kā 30,000 tie cilvēki, kuriem ir diagnosticēta šīs 1., 2. grupas invaliditāte, un man tas pāris subjektīvi, man tas apzīmējums nepatīk, bet tas ir tas birokrātiskais termins, ka viņi ir šie garīgi rakstura traucējumi. Tādi cilvēki ir vairāk kā 30,000, un tad arī pētot šo veicot izpēti maģistra darba ietvaros, es uzzināju arī to, ka vairāk kā 77% no šiem cilvēkiem dzīvo ģimenēs, jo Latvijā citas iespējas nav, pareizi sakot, viņas ir, bet principā tā iespēja ir viņam nokļūt valsts aprūpē un jau dzīvot pansionātos, ja valsts ilgstošas sociālās rehabilitācijas iestādē, jeb SACOs, un ir šādi cilvēki Latvijā ir vairāk kā 4,5 tūkstoši, kuri ir šie valsts aprūpē. Bet, protams, ka tas varbūt ir atsevišķs stāsts, bet katrā ziņā tas nav tas labākais, uz ko varētu tiekties. Un, protams, ka līdz ar to šie cilvēki, viņi ir šī tas nav tikai tas, ka viņš dzīvo mājās, bet tas ir tāds ārkārtīgi plašs šis problēmu loks, jo mēs ikdienā saskaramies ar diskrimināciju, sākot no dažādām iespējām saņemt kaut kādus elementārus banku pakalpojumus. Un arī, protams, ka sociāla izolācija nav tikai tā, ka tas viens cilvēks ir sociāli izolēts, bet mēs to sajūtam arī kā ģimeni, jo mēs jau esam visi kā tāds. Mēs esam kā kopums. Tas nav tā, ka mēs esam, tas ir tā attiecis uz ļoti daudz plašāku cilvēku loku, tā man gribētos teikt. Un, protams, kā arī šis ārkārtīgi plašs ir joprojām Latvijā, lai gan mēs jau esam kā Eiropa un 21. gadsimts, bet tie stereotipi, ar kādiem ir ikdienā jāsaskarās, viņi arī ir, tas nav tas labākais, teiksim tā. Un, protams, tas viss pavēl kopā arī stigmatizāciju. Un es sāku, studējot maģistra funkcionālu dizainu, es sāku risināt šo problēmu, un tad, protams, ka tas problēma loks ir ļoti plašs, kā es tikko ieskicēju. Maģistra darba ietvaros mans fokus bija, ka es mēģināju atrisināt šīs nodarbinātības jautājumu, jo no šiem, kā jau es minēju, vairāk kā 30,000, tikai 14% ir, vairāk nedaudz kā 14% ir nodarbināti. Un tad šie apmēram 5% saņem tā saucamos sociālos pakalpojumus, kas nozīmē to, ka viņš vai iet uz dienas centru, kur arī viņam ir iespēja kaut kādā veidā pavadīt laiku, kā atkarībā no šī dienas centra pakalpojuma, vai arī tad ir šie specializētās darbnīcas. Un tas, ko es pie kāda risinājuma nonācu, bija šī nodarbinātības platforma. Tad studējot šajā nodaļā, sākumā, protams, kā jau es ieskicēju šo teorētisko izpēti, un tad dažādi arī 2 gadu laikā
mēs arī ar Kristeru kopā ne tikai teoriju, bet arī gājām šo tā saucamo lietotāju pieredzes ceļu, tad mēģinot un saprast, kā tad īsti tas notiek, un arī intervējas dažādus gan cilvēkus no politikas, gan citu bērnu vecākus, gan dažādus šos cilvēkus, kopā 48 personas. Un tad tas viss rezultējās arī tajā izpētes procesā, kur notika dažāda kartēšana, un es apmeklēju arī citu ārvalstu pieredzi, skatoties, kā notiek ar šiem iekļaušanas jautājumiem. Tad arī Vācija, Francija, arī Islanda nesen. Un tad, protams, arī šī mērķa auditorijas izpēte, lai tas nebūtu tikai ap manu dēlu, un dažādi šis ideju radīšanas process. Un šis ir tas modelis, pie kāda es nonācu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šiem cilvēkiem, ka viņi nekad nevarēs pilnīgi patstāvīgi iekļauties to, ko mēs saucam kā darba tirgus, ka viņiem vienmēr vajadzēs lielāku vai mazāku atbalstu. Un tad šis modelis arī bija tas, ko es teorijā sākumā realizēju. Un mēs arī uzsākām sadarbību ar vienu uzņēmumu, realizējot šo modeli arī kā tādā prakses, kā piemērā, ka mēs vienkārši mājās veicām kaut kādus darbus, un tādā veidā arī pamēģinājām, kā tas strādā. Bet tas arī principā bija teorija, jo tagad nesen, pagājušajā gadā Altuma projekta ietvaros, es šo nodarbinātības katalogu centos jau vairāk realizēt praksē. Tad ir tika izveidot nodarbinātības platforma, kā cilvēks aizpilda anketu, un tad jau tālāk ir šis pieteikuma izvērtējums, un darba devējs ideālajā gadījumā aicina darbā. Un šie darba piedāvājumi ir vairāk kā 100 šobrīd. Un tas akcents un fokus bija uz to, ka cilvēkam ir kaut kādas problēmas, bet uz ko tas cilvēks var izdarīt un ko viņš grib darīt un kādas varbūt ir viņa tās vēlmes. Uz tādu tādā ideālajā variantā arī šīs anketas ir tie reāli cilvēki, un vairāk, kā es minēju, kā 100 ir aizpildījuši, bet realitātē, diemžēl, jāsaka, tas varbūt tam vajadzīgs ir vēl pagaidām ilgāk laiks, jo šis projekts ir tikai tagad uzsācies. Un tad, lai veicinātu arī šo izpratni, vēl pāris citi projekti, par kuriem es vēl ātrumā pastāstīšu. Mēs esam uzsākuši kopā ar Kristeru šī Paldies par cerību tas virziens, kurā es arī Kristeram ir izveidot sociālo tīklu kontu, kuros mēs ievietojam informāciju par to, kāda ir tā Kristera dzīve, ko viņš var, ko viņš nevar, ko viņš grib. Un arī, lai veicinātu varbūt šo izpratni, tad ir arī šis kaut kāds, ir kaut kāda krūzes ar Kristera zīmējumiem arī, arī tādā veidā tiek kaut kādi procesi veicināti. Un vēl 2 gadu laikā es cenšos arī gan veicināt šo sabiedrības izpratni, gan arī sagādāt prieku šiem cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Un tad 2 gadu laikā ir 2 paralēli projekti vēl tapuši. Šie pirmie tie ir labdarības dārza svētki ielūdz Kristers. Un man jāsaka, ka tas ir tāds klasisks labdarības pasākums, kur nevis ir kaut kādas projektu naudas un finansējumi, bet tas ir absolūti uz cilvēku iesaistot brīvprātīgos. Mēnešu laikā tapa pirmie dārza svētki. Tas bija augusta mēnesī, kas pulcēja. Mums bija gan dažādi mūziķi, gan arī radošās darbnīcas. Un bija apmeklēja apmēram 200 cilvēku šos pirmos dārza svētkus. Un tad jau pēc tam otrie dārza svētki, otrie dārza svētki notika tagad maijā, 23. gada maijā, un tur jau cilvēki bija daudz un plūdi no visas Latvijas. Tur bija principā ap 500 cilvēki bija, un arī tas ideāli, mana ideja bija tāda, ka radīt kvalitatīvus svētkus cilvēkiem, lai ir prieks, nevis tā kā ir tikai šiem cilvēkiem ar invaliditāti, bet lai ir prieks šos svētkus apmeklēt ikvienam. Un ņemot vērā to, kā bija atsaucības, ceru, ka man zināmā mērā
tas arī izdevās. Un tas ir viens virziens šeit dārza svētki, un otrs virziens ir šīs iekļaujošās otrdienas radošās darbnīcas ar cilvēkiem ar uztveres grūtībām, kas mums bija ļoti jauka sadarbība izveidojusies ar Nacionālo mākslas muzeju. Un tad kopā mums notika 8 nodarbības, kas sastāvēja no ekskursijas, kuras es atgriežos pie savas mākslas vēsturnieces pamatiem, un es vadīju ekskursiju tad šiem cilvēkiem, un tad jau bija radošās darbnīcas. Un kopumā apmeklēja apmēram 120 cilvēki, un tad ideja arī bija ļoti līdzīga kā dārza svētkos, ka šis prieku sagādāja ikvienam, un tad tā kā mums piedalījās arī ļoti daudz šie mākslinieki, un tad katrs šos radošās darbnīcas vadīja. Un katrs no tiem māksliniekiem arī, viņam bija absolūti brīva tā kā izvēle, kādā veidā viņš redz to, šos nodarbības norisi. Un man jāsaka, ka man pašai arī šis pasākums sagādāja ārkārtīgi lielu prieku, un tad mums noslēdzās ar veļa laiku masku darbnīcu. Un šo darbnīcu vadīja Kristiāns Brekts, tā kā tas bija tāds absolūti prieka, pozitīvu un smieklu piesātināts pasākums. Tā kā paldies! Paldies par uzmanību! Paldies liels Ievai par stāstījumu, pieredzi un tām iniciatīvām, ko tu veido un parādi līdzi arī citus. Mēs turpinām kustēties tālāk, un nākamā runātāja ir Inga Surgunte. Uzslēgšu prezentāciju, un tad es arī iepazīstināšu ar Ingu. Un kā Inga man ir pavēstījusi, viņa šogad jau 3. reizi ir absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju. Šajā reizē ar maģistra grādu kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas programmā. Un kopš 20. gada Inga ir iesaistīta vairākos projektos, kurā apvienojas gan kultūras, gan veselības jomas. Par tām viņa arī stāstīs arī par savu pētījumu. Un savā pētījumā kultūras pakalpojumu veselībai un labbūtībai politikas veidošanas pieeja novērtējums Inga meklēja atbildi uz to, kā nozara sadarbības veicināt Latvijā. Aicināšu Ingu droši. Labdien! Vai man jau ir jāskan? Skan. Jā, šodien stāvu jūs priekšā kā mūžīgais students, bet visu kaut ko citu arī mēdz darīt savā dzīvē. Strādāju UNESCO Nacionālajā komisijā kā kultūras sektora vadītāju, un arī tā ir tā joma, kurā man patīk meklēt to, kas kultūra var būt vēl. Bez tā, ka tā mūs izglīto un kvalitatīvi izklaidē. Un viena no šīm atbildēm, ko es esmu radusi, kas man tiešām ļoti interesē pēdējos gadus, ko kultūra var dot veselībai. Man ir laicīgi jābrīdina, ka uz maniem slaidiem ir par daudz teksta, un vēl vairāk es gribu jums pateikt. Tāpēc es pa vidu ieliku pa kādai fotogrāfijai no sava ļoti mīļa projekta, kas šovasar noslēdzās. Tas bija Edvarda Veidenbauma muzejā Kalāči noticis pasākumu kopums projekts ar nosaukumu Vairāk gaismas, kurā mēs mēģinājām Edvarda Veidenbauma biogrāfiju un tekstus izmantot tādā veidā, lai mūsdienu jaunieši varētu uzlabot savas mentālās veselības prasmes. Un tas bija tāds individuāls, entuziastisks projekts, kurā mēs mēģinājām tā teikt praksē tuvināt veselības un kultūras nozares. Bet mana pētījuma mērķis un doma un vēlme bija atklāt vai mēģināt atklāt to, kā Latvijā šīs nozares varētu pastāvīgi sadarboties, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tātad šeit pēdējā ailē, kā kultūras institūcijas Latvijā vēlas sadarboties ar veselības nozari vai arī pat darboties veselības nozarē, bet varbūt nav tās gatavības un kapacitātes vēl to darīt tādā īsti profesionālā līmenī. Savukārt starptautiskā situācija šķietam pavisam nobriedusi, un tev ir tādi ieskicēti daži atslēgas dokumenti. Veselības nozarē tas ir šis plānošanas dokuments Veselība 2020, kurā ir uzsvērts, ka medicīna nevar atrisināt visas veselības problēmas, ka tā ir jābūt starpnozaru sadarbībai. Un tā ir tāda ļoti pamatīga atziņa, ka cilvēka veselība veido vairāk faktoru, ne tikai tādi tīri medicīniski tverami, un arvien vairāk tiek runāts par sociālajiem faktoriem, kas nosaka mūsu veselību.
Un Pasaules veselības organizācija, tāpat kā Eiropas komisija, pēdējos gados ir pasūtījusi tādus lielus, ekstensīvus pētījumus par kultūras un veselības nozaru sadarbību, un tajos ir apkopoti tūkstošiem nelielāku empirisku pētījumu, bet kas rada tādu pamatīgu zināšanu un datu bāzi, kas pierāda to, ka kultūrai ir pozitīva ietekme uz mūsu veselību. Un tas viss šķietam ir novedis arī pie šī šobrīd aktuālā Eiropas Savienības darba plāna kultūras jomā, kurā prioritātē kultūra cilvēkiem. Viens no darbības virzieniem ir tieši kultūra un veselība. Un tātad, principā, visiem mums, kultūras darbiniekiem, veselībai būtu jābūt oficiālajā dienas kārtībā. Bet problēma Latvijā ir tāda, ka mums nav tāda pastāvīga ietvara, kas ļautu šīm nozarēm sadarboties. Un, lai šāds ietvars rastos, būtu nepieciešams radīt tādu kārtīgu uzticamu zināšanu bāzi un arī mēģināt sākt radīt šo ietvaru. Un mans maģistra darba mērķis bija taustīt šo zināšanu pusi un reizē mēģināt skicēt kaut kāds iespējamos scenārijus, kā šīs nozars varētu savest kopā. Un šeit varbūt izmantošu izdevību pamēģināt saslēgt arī savu šo pētījumu tēmu ar šīs konferences tēmu. Pieejamība, piekļūstamība, tā nav burtiskā veidā šī pētījuma tēma, bet tomēr kultūras un veselības nozares sadarbība ir iespēja kultūras pakalpojumus iegūt tām auditorijas grupām, kas dabiski nenāk uz kultūras institūcijām. Un šis ietvers ir nepieciešams tādēļ, lai radītu tos ceļus, lai cilvēki no marginalizētām sabiedrības grupām, kuriem ir neskatāms šķēršļi starp viņiem un muzeju, varētu atnākt līdz muzejam vai vispār līdz kultūras institūcijai. Ko tad es darīju savā pētījumā? Atskaitīšos jums tā kā skolā. Vispirms pētīju teoriju, protams, meklēju, kas vispār pieejas ir, ko pētnieki saka par šo nozaru sadarbību, un mēģināju arī atrast kritērijus, kā vispār var izvērtēt to, vai šī nozara sadarbība ir efektīva vai nē. Un tad es, līdzīgi kā iepriekšējā runātāja, skatīju empiriskos piemērus, meklēju, kā citās valstīs šīs nozares ir sadarbojušās un sadarbojas, un mani interesēja Francija, Somija un Lietuva. Tā izvēle ir tādēļ, ka šīs pieejas ir pavisam atšķirīgas, to arī izstāstīšu turpmāk. Un to visu apkopojot, mēģināju nonākt pie veiksmīgākā eventuālā kultūras un veselības nozaru sadarbības modeļa Latvijai, kas arī bija šis lielais mērķis. Un, tā ir vēl viena bildīte no Kalāču projekta, kas ir tuvāk šai sezonai. Te ir mūsu jaunieši, kas Veidenbaumu interpretēja šīs mentālās veselības kontekstā svin Ziemassvētkus Kalāčos, kas mums bija tāds. Jā, ko gan mēs varam teikt par šīm teorētiskajām pieejām, kas šobrīd ir vērojams kultūras un veselības pētniecībā? Šeit ir tāds vārdu un pieeju uzskaitījums, bet īsumā sakot, ļoti dominējoša pētniecībā ir veselības nozare, kas nozīmē, ka uz šo nozaru sadarbību šajā rakursā mēs skatāmies vairāk ar tādu medicīnisku interesi. Tie ir tādi pētījumi, kas pierāda, piemēram, kā mātēm ar pēcdzemdību depresiju palīdz dziedāšanas nodarbības grupās, vai kā vēža slimniekiem starošanas laikā samazinās sāpes, klausoties klasisko mūziku. Šādu pētījumu, kā jau iepriekš minēju, tūkstošiem šie dati ir pieejami. No otras puses, pati kultūras nozares perspektīva ir ļoti maz pētīta. Piemēram, tādi jautājumi, kāda tad īsti ir mākslinieka loma, piemēram, strādājot slimnīcā ar pacientiem, cik daudz viņš ir mākslinieks, cik plašas ir viņa izteiksmes brīvības robežas, visi šie tādi māksliniekam un mākslas procesam aktuālai jautājumi. Vai mākslas darbi, kas rodas šādās programmās, vai tiem ir vieta lielajā mākslas darbu tirgū? Šī joma ir ļoti, ļoti maz pētīta, un te galvenokārt Francijas ieguldījums ir vislielākais. Un savukārt tādi starpdisciplināri pētījumi, kas apvienot šīs nozares un varbūt vēl kāds nozares aicinātu tālāk šo fenomenu aplūkot, ir pavisam vāji un diezgan maz.
Un tad ir vesels tāds pētījuma kopums, kas man kā tādam iedzimtam kritiķim ļoti patīk. Ir vesels tāds pētnieku kopums, kur pilnīgi neatzīst vai arī ļoti ar milzīgām aizdomām skatās uz šo nozaru sadarbību. Un kādi ir tie pārmetumi? Pirmkārt, viņi saka, ka šādas sadarbības starp nozarēm mēdz būt ļoti patronizējošas un ar tādu hierarhisku attieksmi, jo kultūras darbinieks nevilšas nonāk tādā tā kā pārākā lomā, tā vietā, lai teiktu, ka mēs esam visi līdzvērtīgi un visi apmeklētāji ir uzklausīti un mēs visi esam dialogā. Viņš saka, varbūt drīzāk kaut ko tādu, kā jums kaut kas kaiš un mēs jūs salabosim, un ir ļoti grūti neieslīdēt šajā lomā. Tāpat tiek ļoti kritizēta šī jau iepriekš pieminētā veselības nozares dominance, kad kultūras procesam ir jāsasniedz kaut kādi medicīniski rezultāti, un sanāk tā, ka kultūras vai mākslas profesionāls nevar būt tikai savas jomas profesionāls, bet viņam ir jāiztulko sevi caur citu nozari, tādā veidā varbūt zaudējot kaut ko no sava autentiskā darbības procesa. Un visbeidzot, protams, es domāju, tas arī Latvijā nebūs pārsteigums šis te finansiālā faktora moments, kad beigās jau viss tiek vērtēts pēc mērauklas, vai tas bija ekonomiski izdevīgi vai nē, vai tas bija lētāk atvest mākslinieku uz slimnīcu nekā iedot tabletes. Un tādā veidā šeit tā veselības un kultūras jomu tā rīvēšanās vēl tiek sakomplicēta un sarežģīta, pievienoties šī ekonomiskajai jomai. Vārdu sakot, ir liels tāds entuziasms, un politiku līmenī ir tāda liela labvēlība šai nozares sadarbībai, bet ir arī diezgan daudz nopietnas kritikas. Un pārējot pie tā, ko es ar to visu darīju, šeit ir vēl viens ieskats Kalāču projektā, kur jaunieša Andes Lāces, mākslinieces un performanču mākslinieces vadībā veidoja tādas lielas papīra figūras, kurās ieglazno un ierakstīja savas traumas, un pēc tam to dedzināja. Tas bija tāds skaists piedzīvojums. Jā, tagad nedaudz varbūt tāds ieskats tajā pētījumā tapšanas virtuvē. Pirmais, ko es mēģināju izdarīt, izveidot kritēriju kopumu no visām šīm teorētiskajām pieejām, izzvejojot tos kritērijus, kas atsevišķām nozarēm ir svarīgi kultūras un veselības sadarbībā. Varbūt tas iztīsies ļoti tehniski, bet es ceru, ka būs arī nedaudz interesanti, jo pirmā ir šī veselības nozares perspektīva, kā veselības nozare raugās uz to, kas viņai būtu interesants sadarbībā ar kultūru. Tātad, protams, tiek kā pirmais lielais kritērijs teikts, ka ir jāievēro šie pieaugošie pierādījumi, jeb pētījumi, un balstoties uz tiem ir jāveido programmas. Tas nozīmē, ka, ja mēs gribētu sasniegt tādus medicīniskus veselības rezultātus, pierādāmus rezultātus, mums būtu jāņem šie esošie pētījumi un ļoti schematiski jādarbojās un jānonāk pie attiecīgā rezultāta. Un tad tie apakšmērķi atspoguļo šo virzību, sakot, ka tātad mēs strādājam ar tādām intervencijām, kur pierādījumi, mēs dalāmies ar šīm zināšanām un arī atbalstām jaunu šādu datu rašanos. Otrs tāds kritērija bloks no medicīnas puses ir tā ļoti vēlīgi atzīt šo te kultūras pozitīvo pienesumu. Es atvainojos par šo ironiju, jo es vairāk esmu tajā kritiskajā galā, un tāpēc man liekas dažreiz, ka es nevaru tā objektīvi izteikties. Bet tātad tomēr Pasaules veselības organizācija atzīst, ka ir jānodrošina šī dažāda kultūras forma pieejamība auditorijām, jebkuros apstākļos, īpaši domājot par šiem dažādiem veselības apstākļiem. Veselības nozare aicina mūs, kultūras un mākslas organizācijas, integrēt veselību un labbūtību mūsu stratēģijās, informēt sabiedrību par šo lielisko starpnozari un veidot tādas kultūras aktivitātes, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. Tas varbūt šim muzejam arī varētu piestāvēt. Un trešais tāds kultūras nozares, veselības nozares kritērijs ir uzsvars uz šo
starp nozari. Principā saprotu, šāda tipa projektos, kur šīs nozares saslēdz, mēs vairs nevaram īsti runāt par veselības vai kultūras projektu, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits, ir radīta kaut kāda starp nozare. Un es domāju, ka ir ļoti tiešām veselīgi to apzināties, jo mēs, teiksim, arī, piemēram, finanšu instrumentu kontekstā redzam, ka kultūras nozare īsti nesaprot, kāpēc būtu jāfinansē tādi projekti, kur rezultātā kāds paliks veselāks, un veselības nozare otrādi varbūt līdzīgi neizprot savu iesaisti. Tātad ir runa par tādu pilnīgi jaunu un diezgan sarežģītu veidojumu, kas šobrīd top. Un tad vairāk raugoties tajos vēl tikai topošajos kultūras perspektīvas pētījumos, es pievienoju arī šādas kritērijas, kurus nosauc zem tās vienas lielās cepures par līdzvērtīgu kultūras un veselības nozaru interešu aizstāvību sadarbībā, tiešām, lai mēģinātu pēc iespējas izvairīties no tā, ka kāda no nozarēm šajā sadarbībā dominē. Īpaša lieta, ko vēlos uzsvērt, ir nepieciešams nodalījums starp mākslu terapiju un terapeitisku mākslu, kas ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas, bet Pasaules veselības organizācijas ziņojumos, piemēram, tas viss ir pilnīgi sajaukts. Un tur jau iestājas pirmā problēma, kad mākslinieks kā atsevišķa profesija, kā atsevišķa izpausme netiek pietiekami respektēts. Arī šie kritiskie kultūras perspektīvas pētījumi saka, ka būtu sīkāk un rūpīgāk jāizskaidro šīs dažādās sadarbības formas, neieslīgstot tādos virspusējos apgalvojumos, kā atkal jau Pasaules veselības organizācija kādreiz publicējas, ka kino apmeklējums senioriem pat 1 reizi gadā samazina kognitīvo spēju samazināšanos, kas liekas tā, vai tiešām jebkurš kino, un vai tiešām tikai 1 reizi gadā, un man liekas, mums kā kultūras profesionāļiem ir tur ļoti daudz apakšjautājumu, kas rodas. Un, protams, līdzīgi kā Pasaules veselības organizācija gribētu, lai kultūras darbinieku izglītībā ir kāda veselības stunda vai kurs, tāpat mēs arī varētu vēlēties, lai tas notiek līdzīgi veselības nozarei. Tad visus šos kritērijus es saliku milzīgā tabulā, kur es jums nerādīšu, bet kas apmēram izskatījās šādi. Es lasīju tik daudz politikas dokumentus, kā savu mūžu nekad nebūtu lasījusi, un arī laikam nekad vairs nelasīšu, bet es lasīju visu šo 3 valstu politikas dokumentus, kas potenciāli varētu attiekties un arī tiešām attiecas uz veselības un kultūras nozares sadarbību. Un šo politiku ciklos, sākot no definēšanas līdz pat ieviešanai un izvērtēšanai, mēģināja atzīmēt, kuriem kritērijiem tad šīs politikas atbilst. Tādā veidā mēģinot saprast, kas ir tas efektīvākais, spēcīgākais veids, kā šīs nozares vispār sadarbojas. Te ir viens vēl tāds performances skats no kalāčiem. Skatu atsvaidzināšanai. Ko tad es secināju? Tas, kas visām valstīm ir svarīgi, ir radīt tādas pastāvīgas struktūras un mehānismus, lai nozares varētu sadarboties un arī ieviest kultūras izglītības aspektu veselības nozares studijās. Un visās 3 valstīs nav taisnība, ir 3, nevis 2. Bet visās šajās valstīs ir mans jaunais apgūtais vārds lejupējs politika veidošanas princips, respektīvi valstu visaugstākajiem nacionālā attīstības plāna vai nozaru vadlīnijām uz leju tiek sakārtotas politikas, lai šāda sadarbība varētu notikt. Tas, kas valstīm ir atšķirīgs, ir tas, ka ir dažādi motivi, līdz ar to dažādi rezultāti šīm politikām. Tātad viena šī pieeja, kad ir svarīgāki veselības ieguvumi, mums pārstāv šobrīd Lietuva, kas pilda sociālo recepšu modeli, kur ļoti maz tiek domāts par to, kādas būs tieši tās kultūras aktivitātes, bet vairāk resursi tiek ieguldīti sabiedrības veicināšanas biroju darbībā un tajā, lai šo biroju klienti nonāk kultūras institūcijās, bet kultūras institūcijas netiek arī papildu finansētas un dara to, ko viņas jau jebkurā gadījumā dara. Pilnīgi pretēji pieeja ir Francijai, kur netiek sagaidīts šis veselības iznākums, bet vairāk uzsvars un arī vairāk resursu tiek ieguldīts tieši mākslas procesā.
jo viņu motivācija balstās Francijas pilsoņu tiesībās, uz mākslas pieejamību, jebkurā dzīves posmā, jebkuros apstākļos. Tas nozīmē, ka viņi nodrošina profesionālu laikmatīgu mākslu slimnīcās, cietumos un vēl dažādās sociāli izolētu sabiedrības grupu atrašanās vietās. Savukārt Somija brīnišķīgā kārtā apvieno abas šīs pieejas. Viņus interesē gan tas, lai mākslinieki būtu mākslinieki, lai viņi būtu labi apmaksāti, lai viņiem būtu atbilstoši viņiem nepieciešami darba apstākļi arī šajos sadarbības projektos, bet viņi pie reizes arī mēra un pēta, kādi būs tie veselības ieguvumi auditorijai. Somi kā vienmēr pārsteidz. Un pēdējā minūtē, ko varētu darīt Latvija visā šajā? Kamēr es lasīju Latvijas dokumentus, man šķita, ka ļoti līdzīga ir tā pakāpe un hierarhiskā politiku veidošanas tā schēma. Un visi ceļi veda šķietami pie veselības ministrijas. Man gan jāatzīst, ka vienīgā vieta nozares vadlīnijās, kur bija vārds starpdisciplinārs, bija saistībā ar šo muzeju. Bet vienalga, neskatoties uz to, viss pārējais šķietami liecināja, ka sabiedrības veselība, veselības prevencija un sadarbība ar dažādām jomām bija un parādījās šīs nozares politikas dokumentos. Tomēr beigās man hipotēze tika apgriezt kājām gaisā, jo šo savu versiju es tā teikt validēju vai izskatīju 4 intervijās, kurās intervēja ierēģis no Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas un kas bija 4. Es atvainojos jau. Jā, es nemaz nelasu, es runāju no galvas, tāpēc es nemaz neatceros, kas ir jāstāst. Jā, no Pārsvaru koordinācijas centra bijušā. Un visi šie 4 eksperti savā starpā nepazīstami un intervēti atsevišķi atzina, ka tā viss nebūs, ka Latvijā tā jaunas iniciatīvas nenotiek, ka ministrijas tās definē, bet ka pie mums pārmaiņu process ir otrādi, augšupējs, ja bottom up, un vienīgais veids, kā mēs varētu šo nozaru sadarbību stimulēt un iedarbināt, ir veidojot ārvalstu finansētus projektus, savācot pārliecinošus datus, pierādot, ka tas strādā, tad ejot ar šiem datiem pie attiecīgajām ministrijām vai ierēģiem un cerot, ka kādam no viņiem šie dati iekritīs sirdī. Tāpēc te jaunieši vada ekskursantus ceļā un mums neatliek nekas cits, kā tikties augšupējos kultūras un veselības sadarbības projektos un veidot šo jauno starpnozaru Latvijā saviem spēkiem. Un tieši tāds viens projekts Latvijā arī notiek. Līdzīgi kā Lietuvā šobrīd tiek testēts 2 pašvaldībās sociālo aktivitāšu izrakstīšanas modelis, kurā no veselības iestādēm, kultūras iestādēm tiek virzīti cilvēki. Varbūt šis projekts arī būs pirmais pārmaiņu vēstnesis. Paldies jums par uzmanību. Tas bija viss. Sirsnīgs paldies Ingai. Un šobrīd, turpinājumā, mēs turpinām ar Elizabetu Velci. Kā viņa ir vēlējusies pieteikties, viņa ir Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas radošo industriju un izaugsmes menedžmenta maģistra studiju absolvente. Un savā pētījumā viņa ir apskatījusi cilvēku ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu, viņa līdzdalības iespējas, kā arī viņa pieredzes pilnveidošanu mūzikas nozares pasākumos. Aicinu Elizabeti pastāstīt par savu darbu. Labvakar! Cik skaļi. Tātad man ir prieks jūs visus redzēt. Man ir prieks redzēt cilvēkus, kuri piedalījās manā pētījumā, priekšizpētē un arī fokus grupu diskusijās. Un tad savā darbā varbūt sākotnēji es pateikšu pasākumus, kurus es apskatīju un pētīju. Tie ir koncerti,
festivāli, kā arī teātra un operas izrādes. Un tā pētījuma aktualitāte viss sākās ar to, ka Latvijas Kultūras akadēmija sniedz mums iespēju apgūt latviešu zīmju valodas pamatus. Un šajā laikā mums daudz pasniedzēja stāstīja tieši par kultūras pieejamību šajā auditorijā. Un tā kā es savā dzīvē ar to nebiju saskārusies, ne ģimenes, ne tuvāko draugu lokā, man šķita ļoti interesanti. Un tad, kad es sāku pētīt vairāk, tad pēc Eiropas pētījuma 20. gada es arī uzzināju, ka Latvijā ir aptuveni 210,000 personas ar dzirdes traucējumiem, kas, manuprāt, ir ļoti ievērojams skaits, kuri nav nekur plašāk varbūt minēti, jo tās nav personas, kurām ir piešķirta invaliditāte, tāpēc tā aptvert un kaut kādos statistikas datos zināt šo skaitu ir principā gandrīz neiespējami. Bet ņemot vērā to lielo procentuālo īpatsvaru šai auditorijai, tad tas varētu būt viņu piesaistīšana un pieredzes pilnveidošana mūzikas nozarē varētu būt tāds labs veids, kā veicināt gan sociālo, gan ekonomisko izaugsmu, kā arī kopumā veidot iekļaujošu sabiedrību. Un mans tas galvenais pētījuma jautājums tad bija, kā ar inovāciju ieviešanu mūzikas nozarē ir iespējams veicināt cilvēku ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu mūzikas nozares pasākumos. Un es apskatīju arī, kā tad šī ieviešana, kāda ir šķēršļi, barjeras un ieguvumi. Tātad svarīgākie jēdzieni, kurus es apskatīju teorētiskajā daļā, tā ir iekļaušana, kas nodrošina to, ka kāda persona vai grupa netiek izslēgta no konkrētiem pasākumiem vai notikumiem. Pieejamība, par ko mēs jau visi runājām, ir resursu vai pakalpojumu esamība kopumā, un tad piekļūstamība atšķirās ar to, vai un kā šis pasākums ir piekļūstams auditorijai, vai tā saturu var sasniegt visi un cik ērti to ir iespējams sasniegt. Un tad, protams, pieredzes pilnveidošana, kas tad atbild par to, kā pasākumu padarīt patīkamāku, nozīmīgāku, ja kā citādi pozitīvi ietekmēt individa dažādus dzīves aspektus. Un zemāk esmu uzskaitījusi tad nozares ieguvums, pilnveidojot šīs mērķa auditorijas pieredzi, tad tā ir pirmkārt jau, protams, paplašināta auditorija, uzlabota reputācija un tāds potenciāls inovāciju ražošanas segmentam mūzikas nozarē. Par šo varbūt būs vairāk skaidrs, kad es izstāstīšu risinājumus, bet principā tas ir kaut kas pilnīgi jauns un nebijis segments, kur Latvijā risinājumi netiek principā ražoti, un tas varētu būt jauns atsevišķs atzars. Jā. Tad pētījumā es apskatīju dažādus inovāciju veidus, tipus un nonācu pie secinājuma, ka es vadīšos pēc atvērta tipa sociālo inovāciju principa, tad atvērta tipa inovācija ir tā, kura ieviešanas vai radīšanas laikā piesaista dažādas organizācijas, respektīvi nevis organizācija iekšienē viena pati cenšas radīt inovāciju, bet viņi sadarbojas ar visiem papildus resursiem, kas ir iespējams. Principā piesaista pašvaldības, mērķa auditoriju, visu, lai iegūtu pēc iespējas labāko rezultātu. Savukārt, sociālās inovācijas mērķis pareizāk būtu risināt kādu sabiedrības problēmu. Un šeit es gribētu piezīmēt, ka sociālā inovācija neizslēdz tehnoloģisko inovāciju. Principā viņas ļoti bieži iet viena kopā ar otru, jo tehnoloģiskā inovācija ir, kad mēs iedomājamies, ka mēs ražojam kādu jaunu produktu, un varbūt mūsu mērķis sākotnēji ir bijis tikai ražot produktu, bet mēs saprotam, ka tādējādi mēs risinām sociālu problēmu. Un, principā, tā sākotnēji var būt tehnoloģiskā inovācija kļūst par sociālu inovāciju, vai tas var notikt arī otrādā virzienā, ka sociālā inovācija pēkšņi sāk ražot tehnoloģiskas inovācijas. Šeit es esmu zemāk uzskaitījusi, kādas tad pēc teorētiskās bāzes ir biežākās ekonomiskās un sociālās barjeras, mēģinot izveidot inovāciju organizācijas iekšienē. Un tad var redzēt, ka, piemēram, sociālās barjeras ir attiecināmas ne tikai uz pašu organizāciju, bet varbūt arī uz sabiedrības tādu pienesumu. Tā var būt vērtību neatbilstība gan organizācijas iekšienē, gan organizācijas un sabiedrības. Tad arī stagnācija un noturība pret pārmaiņām, nevienlīdzība un diskriminācija, informācijas trūkums, kā arī izglītība un prasmju līmenis.
Un pie ekonomiskajām barjerām tas ir nepietiekams kapitāls, infrastruktūras trūkums un dažādi citi aspekti. Tātad empiriskā daļa man sastāvēja no 3 daļām. Pirmā daļa bija 2 fokus grupu diskusijas ar mērķa auditoriju. Tad viena diskusija bija ar vaļdzirdīgu auditoriju, viena bija ar nedzirdīgu auditoriju. Un pēc šīs daļas tieši šķēršļi pasākumu apmeklēšanai, kuri bija biežāk nosauktie, tad tā ir pirmā nepietiekama informācija par pasākumu saturu. Tad sabiedrības neinformētība, kas rada aizspriedumus un mērķa auditorija vienkārši nevēlas apmeklēt pasākumus. Tad ir nepietiekama reklāma par pieejamību attiecīgajos pasākumos, protams, biļešu dārdzība, pieejamo pasākumu atrašanās vieta, kā arī skaņas kvalitāte vai arī sarežģīts saturs un izmantotā valoda. Savukārt stimuli, kurus dalībnieki nosauc, ka viņiem rada vēlmi apmeklēt vairāk pasākumus, tas ir pasākumu apraksts, saturs ir aprakstošs un viegli uztverams, kompānija no kopienas apmeklē pasākumu, kvalitatīvs mākslinieckais izpildījums, vēlme iesaistīties pozitīvu pārmaiņu veidošanā, kā arī pozitīvas atsauksmes. Un šeit esmu varbūt pārāk gari aprakstījusi, kādi tad ir mērķa auditorijas ieteikumi pasākumu organizatoriem, bet labajā pusē var redzēt īsāk aprakstītu. Tad pirmais ir mērķa auditorijas iesaistīšana, un šis bija tāds patīkams secinājums no auditorijas, ka viņi ir gatavi ne tikai iesaistīties pasākumu apmeklēšanā, bet arī pēc tam izvērtēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī varbūt testēšanā procesa. Ja organizācija izlem, ka viņi vēlas izmantot kādu risinājumu, viņi būtu gatavi veltīt savu laiku, lai to testētu. Tad, protams, ir subtitru un zīmju valodas tulku pieejamība pasākumos, komunikācija ar biedrībām, arī satura pieejamība un pēdējais, kas tika nosaukts un man šķita ļoti svarīgs, ir saturs bērniem un jauniešiem, jo nav noslēpums, ka bērni ir jāradina pie kultūras patēriņa un, ja viņiem nav pieejams saturs, tieši bērniem ar dzirdes traucējumiem nav pieejams kultūras saturs, viņi vienkārši nebūs raduši arī vēlāk pieaugušo dzīvē apmeklēt kultūras pasākumus. Tāpēc tas ir viens svarīgs aspekts pasākumu organizatoriem. Jā. Nākamā daļa manā empiriskajā daļā bija ekspertu intervijas. Un šis bija solis pēc jau priekšizpētes, un šeit tika intervēti 9 nozares eksperti. Tie bija operu vadītāji, dažādi teātru vadītāji, festivālu organizatori. Tas bija arī viens zīmju valodas tulks. Tas bija koncertzāļu vadītājs un vēl man bija mākslinieka producents. Jā, jo man šķita interesanti uzzināt, kāds tad ir tas skatījums no visām iespējamajām pusēm. Un, protams, es centos saprast, kāda tad ir šķēršļi, kāpēc mūzikas nozares pārstāvi par to varbūt nedomā vai neiesaistās pietiekami. Un pirmais noteikti bija resursu trūkums, finansiāli darba vai spēka resursi. Tad ir informācijas trūkums, neziņa par to, kā uzrunāt auditoriju, kā viņu sasniegt, kā ar viņu komunicēt. Jā, un šeit es gribētu pieminēt, ka daļa arī godīgi uzreiz atzinās, ka viņi vienkārši nav par to aizdomājušies, un tad es domāju, ka varbūt tas šķērslis ir tāds, ka sabiedrība par to par maz runā, un tā tas viss iet vienā tādā apliet, un tā arī, tāpēc mēs esam šeit, man šķiet, un svarīgi par to ir runāt. Un intervijās gūtās atziņas, kas varbūt nedaudz iet tādā miedarbībā ar to, kas notika fokus grupu diskusijās, svarīgākā atziņa man šķiet no šīm visām ir tā, ka pasākumu organizatoriem iniciatīva nav jāgaida no publikas, un visiem ir jāizrāda kaut kāda vēlme veidot pārmaiņas. Tā ir gan mērķa auditorija šajā gadījumā, cilvēki ar dzirdes traucējumiem, gan mākslinieki, gan arī pasākumu organizatori un sabiedrība. Jo šeit es uzdevu tieši tādu jautājumu, vai jūsuprāt pasākumu organizatoriem, ja mākslinieks jums pateiktu, hei, es gribu vairāk par to domāt, vai tas, ko mainītu, viņi teica, ka pilnīgi noteikti, jo viņi tiešām tajā ikdienas operatīvajā darbā vienkārši neaizdomājas. Viņiem ir pasākumu organizējot tik daudz savas ikdienas lietas, ka viņi par vēl kaut kādu citu aspektu varbūt neaizdomājas. Un
otrs no šiem svarīgākajiem droši vien būtu, ka dažādu risināšanu, tā skaitā titru vai zīmju valodas tulku, piesaistīšana nebojā mākslinieckā izpildījuma kvalitāti, ja tas pasākumā izveidots atbilstoši. Un šis varbūt ir tāds pretrunīgs, jo man bija intervijas, kurās man uzreiz pateica, ka tas bojā izskatu vai auditorija skatās tikai, vai titri ir pareizi pierakstīti, vai zīmju valodas tulks labi izskatās. Un tad citi savukārt, kur jau ir tā veiksmīgi izmanto risinājumus, minēja, ka tā vispār neesot taisnība un ka zīmju valodas tulks vai subtitri noteikti nebojā to māksliniecisko izpildījumu. Tā, šeit es droši vien ātri pārskriešu pāri. Vēl viens varbūt mans secinājums. Ir daudzas organizācijas, kuras kaut kādus risinājumus jau izmanto, bet izmanto viņus tāpēc, ka to varbūt pieprasa normatīvi akti. Un tāpēc es šeit esmu arī ielikusi, ka izmantotie risinājumi var būt tīši vai netīši. Un, ja viņi ir tīši, viņi biežāk ir arī labi reklamēti, nokomunicēti, bet ja tie ir netīši izmantoti, ja mums prasīja tur, lai mēs varētu atvērt savu iestādi, tur vajadzēja akustiskās cilpas, tad to es definētu kā netīši izmantots risinājumus. Un šeit es esmu norādījusi, kādi ir tie sākotnēji jautājumi, ar ko organizācija var sākt domāt par sociālo inovāciju ieviešanu. Tad atkarībā no tā, vai ir vai nav kaut kas jau izmantots, tad var sākt ar šiem jautājumiem. Piemēram, tiem, kuriem ir, tad kur šī informācija ir pieejama, vai visi var sasniegt un izlasīt, ka mums kaut kas tāds ir, kāda ir atgriezeniskā saite, kādas uzlabojumus mēs varam veikt un kāds atbalsts mums ir nepieciešams. Savukārt tie, kuri nav izmantojuši risinājumus, tad var sākt, kas ir pieejams, kādi ir soļi jāveic, kādas ir vajadzības. Un tā, uz priekšu vairāk jautājumu. Un trešā daļa manā empiriskajā daļā bija apskatīt pāris veiksmes piemērus. Apskatīju es 5 piemērus. Šie ir mērķa auditorijas no fokus grupām nosauktie piemēri. Pirmais ir Rīgas Krievu teātris, tad ir Homo Novus teātra festivāls, jauniešu koris Balsis, britu rock grupa Coldplay un Super Bowl halftime šova koncerts, tieši runājot par pēdējā gada koncertu. Jā. Un šeit jūs varat apskatīt tos labos piemērus, ko man arī minēja auditorija. Kreisajā pusē tad ir Rīgas Krievu teātrī biļešu iegāde un pasākuma apraksts. Ļoti man izslavēja, ka tur ir labi aprakstīts, par ko būs izrāde, kā viņa notiek. Tur ir tāds ļoti pats tas saturs par to, kāds ir pasākums, ir aprakstošs. Un pirms viņi iegādājas biļeti, viņi grib saprast, vai viņiem būs interesanti. Un tad šeit viss ir aprakstīts, kā arī ir pierakstīts, ka ir pieejams subtitri latviešu valodā. Un tas ir tāds boldā ielikts teksts, ko viņi pamana vienmēr. Un zemāk viņiem arī ir norādīts mājaslapā, kuras ir labākās rindas, lai lasītu subtitrus. Tas arī bija ļoti liels pluss, jo, protams, ir cilvēks ar dzirdes traucējumiem, un viņam nav tā labākā redze, viņš sēž kaut kur aizmugurē, varbūt būs subtitri, bet viņš tāpat nespēs izlasīt. Un otrs, protams, ir Homo Novus teātra festivāls, un šeit ir izmantoti nepieciešamie apzīmējumi, kas arī pēc mērķa auditorijas teiktā ir ļoti labs piemērs, jo, piemēram, ārzemēs iegādājoties biļetes uz pasākumiem, ja ir šis simbols norādīts, tad tas veicina viņu biļešu iegādes nevis pirktspēju, bet vēlmi iegādāties biļetes, jo viņi redz, ka pasākums ir pielāgots. Un savukārt šeit es arī visiem ekspertiem, kurus es intervēju, pēc tam aizsūtīju tos secinājumus. Un intervijās arī runāja, ka jā, tas varbūt ir noderīgi. Viņi neiedomājas, ka tāds mazs simbols var tik daudz ko mainīt, bet auditorija viņu lasa. Un ja viņi redz to simbolu, viņi uzreiz, hei, šo es varu apmeklēt, te būs par mani tā kā vairāk padomāts. Jā. Vēl viens secinājums, varbūt, kas ir šeit rakstīts, ir, ka iekļaujošu pasākumu veidošana spēja piesaistīt papildus finansējumu, kas arī bija interesanti. Man bija 2 intervējumi no vienas pilsētas, kur vieni nebija interesējušies par to, un otri man atzina, ka jā, mums ir diezgan labs finansējums, jo pašvaldības sniedz lielu atbalstu iekļaujošiem pasākumiem. Un tad tas arī bija tāds interesants fakts, ka varbūt vienā pilsētā vairāk cilvēku, vairāk pasākumi, kuri vieni zina un izmanto savas iespējas, un otri varbūt vispār pat nav domājuši par to.
Šeit ir tad ieteikumi pasākumu organizatoriem. Es jau esmu viņus nosaukusi. Pirmais ir internetu vietnēs un afišās izmantot piemēroti apzīmējumi un satura informācija. Otrais ir satura informācija par pasākumiem tiek nodota pārstāvošajām organizācijām, kas tad tālāk to nodot mērķa auditorijai. Un pēdējais, ka mērķa auditorija tiek iesaistīta risinājumu pārbaudīšanai, atgriezeniskās saites veidošanai, ieviešanai, visam. Viņi ir atsaucīgi, varbūt arī, ja tā nešķiet, tad tie, kuri piedalījās diskusijā, viņi minēja, ka viņi būtu gatavi iesaistīties. Un trešā daļa manā maģistra darbā bija vadlīniju izveidošana. Un vadlīnijās es vadījos pēc sociālo inovāciju ieviešanas 6 soļiem. Un tad pirmais solis ir pamudinājumi un stimuli. Tā ir tā jautājumu sadaļa, kad organizācija sāk domāt, ko mēs gribam atrisināt, kāpēc mēs gribam atrisināt, ko mēs varētu darīt lietas labā. Otrā jau ir idejas, kur mēs sākam domāt, varbūt piesaistam mērķa auditorijas pārstāvis, viņi saka, ko viņi ir redzējuši vai nav redzējuši. Tad ir prototipēšana, jeb izmēģināšana, tad mēs jau domājam par ilgtspēju, mērogošanu. Un pēdējais ir sistemātiskas pārmaiņas, un šajā modelī sistemātiskas pārmaiņas ir domātas jau tādas sabiedrības liela izmēra pārmaiņas, kas ir varbūt pasākumu organizatoriem jau komunicējot un sadarbojoties ar citiem pasākumu organizatoriem, veidot kopīgi to visu, ka tas ir pieņemts, ka mums ir izcinājumi. Un šajā brīdī es gribētu teikt 2 lietas. Pirmā ir, ka nevajag baidīties, ja līdz tam pēdējiem solim nenonāk, jo tas ir kaut kas tiešām ļoti, ļoti liels, un Latvijā mēs vēl esam vienkārši tālu no tā. Un nevajag domāt, ka tas uzreiz viss nekas nav izdevies, ka mēs netikām tur līdz sistemātiskām pārmaiņām. Nē. Un vēl viena lieta, varbūt nedomāt par to, ka ja mēs citiem pateiksim, ka mēs sākam par to domāt, ka tā būs konkurence. Un tagad tur cits festivāls arī sāks kaut ko izmantot, un pie mums neviens nenāks, jo tas nav galvenais mērķis sociālajai inovācijai. Tā, un pašās beigās es apskatīju 6 pieejamos risinājumus, kas ir populārākie, un savā maģistra darbā arī esmu aprakstījusi viņu priekšrocības un trūkumus. Un pirmais ir piktogrammas un vizualizācijas un apzīmējumi. Tas ir veids, kā pievērst uzmanību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Piemēram, festivālos vai tādās atvērtās telpās viņiem ir vieglāk norientēties telpā, saprast, kur viņiem jāiet, lai nav tāda trauksmes sajūta. Tad, protams, ir zīmju valodas tulks. Un zīmju valodas tulks spēja tulkot abos virzienos, gan no zīmju valodas uz runas valodu, gan otrādāk. Un šeit es gribētu pieminēt, tāds trūkums varbūt zīmju valodā ir tāds, ka tas ir salīdzinoši varbūt dārgs pasākums, jo viņš ir ļoti laikietilpīgs, lai katru kultūras pasākumu vai koncertu translētu. Tas ir ļoti laikietilpīgi. Un zīmju valodas tulks un subtitri viņi vienmēr tādā nedaudz varbūt konkurēs un būs viens pret otru, jo nedzirdīgi cilvēki varbūt nespēja uztvert subtitros sarežģītu valodu, savukārt vājdzirdīgi cilvēki nevisi māk zīmju valodu. Tāpēc tas ir tāds perfektā pasākumā noteikti būtu nodrošināti abi divi. Un ar subtitriem, protams, ir daudz priekšrocības, it īpaši tagad ar tehnoloģiju attīstību ir iespējams translēt no audio ieraksta un tur pielabot tekstu. Un tas ir jau sen zināms tā kā tehnoloģisks risinājums. Un tad ir tādi jau vairāk tehnoloģiskie. Pirmais ir akustiskās cilpas, kas ir mums vairākās koncertu zālēs. Man šķiet, ka Latvijas pastā mēdz būt. Bet mīnus akustiskai cilpai viņš ir jāiestrādā telpā, respektīvi viņš nav mobils. Un ir telpas, kurās to nevar fiziski izdarīt, piemēram, kultūras pieminekļi vai vēsturiskās ēkas, kurās tu nevar veikt šādas izmaiņas. Tad ir FM sistēmas, kuras ir līdzīgas akustiskai cilpai jau, bet viņas ir mobilas, savukārt viņiem tur ir jāuzrauga baterijas laiks un jāstiep līdzi visu laiku tas aparātiņš. Bet vēl viens plus šīm atšķirībā no akustiskās cilpas ir tas, ka viņš ir pieejams visiem. Akustiskā cilpa bloķē fona trokšņus tiem, kuriem ir dzirdes aparāts, un FM sistēmas tad var lietot visi. Un pēdējais tad ir vibrācija vestes un aksesuāri.
Un šis ir jaunais tas potenciālais tehnoloģiju inovāciju segments, ko es minēju, ka man būtu prieks redzēt Latvijā varbūt kādu, kurš sāktu šo ražot, ko vibrāciju vestes ir tas, ko izmanto Coldplay. Tā ir tehnoloģija, kurā tiek nogādāts uz ādas ar tādiem elektromotoriņiem tādi impulsi, ka cilvēks spēj sajust ritmu un to mūziku caur vibrācijām. Un šim arī tāds vēl viens pozitīvais aspekts ir, ka viņu var izmantot ne tikai cilvēki ar dzirdes traucējumiem, bet arī paši mākslinieki. Esmu redzējusi, ka DJiem ļoti patīk, jo viņi tad vēl vairāk tur jūt visas tās vibrācijas un mūziku. Un tad šis ir kaut kas tāds, ko var izmantot dažādi cilvēki, dažādām vajadzībām, bet kaut kas tāds Latvijā varbūt neredzēts. Jā, pašā pētījumā man ir sīkāk aprakstīti tie trūkumi un priekšrocības, un arī ieviešanas soļi man ir aprakstīti daudz sīkāk. Bet tas, principā, arī ir viss. Paldies! Sirsnīgs paldies Elizabetei. Un tagad es gribētu aicināt atpakaļ visus runātājus pievienoties šeit priekšā uz nelielu sarunu un jautājumiem, arī cerams no zāles. Tā kā, lūdzu. Mēģināsim sākt un radīt kaut kādu kopsaucēju tam, kā varbūt apvienot visus stāstījumus un izvilkt kaut kādu vienu vadošo līniju, vismaz ar sākuma jautājumu. Un tas, ko es novēroju visos jūsu gadījumos, lai gan pētījumi un ikdienas dzīves pieredzes ir ļoti atšķirīgas, ir tā politika. Gan sociālā politika, veselības politika, kultūras politika. Un gan Elizabetes gadījumā, kur tu stāstīji par sociālajām inovācijām, tās sistēmiskās inovācijas ir tas pats tālākais, grūtākais punkts, pie kura nokļūt, un ļoti arī politisks punkts. Un gan Ievas un Ingas gadījumā, ka jūsu iniciatīvas, ar ko jūs esat veidojuši gan Kalāči, Ingas gadījumā, gan Fabio, gan Dārzas svētki, viņas ir tomēr balstītas uz tādu ļoti privātu un kaut kādu tādu personīgu iniciatīvu un motivāciju. Un aizņemoties no Ingas to augšupejošo pieeju vai to bottom-up pieeju, man vispār rodas jautājums, ka, ja mēs apzināmies, ka tik daudz no tām iniciatīvām ir balstītas uz kaut kādu personīgu motivāciju un mēģināšanu rast kaut kādus risinājumus, kuru mēs varbūt varam rast to ilgtspēju tādiem augšupvērstiem risinājumiem. Droši kādu var sākt. Varbūt Inga, jo es tev tagad izaicināju ar to bottom-up. Jā, es domāju, ka ne tikai Latvijā, es gribētu to atzīmēt, ir šāda situācija, jo esot arī dažos starptautiskos projektos, kur cilvēki dega par šo nozaru satuvināšanu un sadarbības veicināšanu, visur problēma ir viena un tā pati. Šobrīd tas vairāk balstās uz tādu individuālu entuziasmu un uz projektiem, kas sākas un beidzas, un kuriem nav ilgtspējas. Bet es domāju, ka tas, ka, piemēram, šajā Eiropas darba kārtībā, darba plānā kultūrai jau ir iestrādāta šī tēma, rāda, ka šie entuziasti ir spējuši tos viļņus radīt. Un mums vienkārši atliek nepagurt un darīt to uz priekšu un panākt to, ka šādas iniciatīvas kļūst par ikdienu. Man nešķiet arī, ka visam ir jābūt vienmēr viegli. Tā vienkārši ir, un man liekas, ka katrā laikmetā vienmēr būs kaut kādas problēmas, kas būs jārisina, un būs cilvēki, kur būs gatavi savas dzīves, savu laiku tam ziedot. Tā kopumā no tāda makro skatu punkta man nešķiet, ka tas ir tā ļoti nepareizi. Cits jautājums, protams, ka tu esi tajā situācijā, un tu jūti, ka tev projekts beigsies, un nauda beigsies, un enerģija beidzās, un rokas nolaižās, un tev liekas, ka nekas nav izdevies. Tā ir varbūt cita perspektīva, bet vienmēr varbūt ir veselīgi atcerēties to lielo un noticēt. Jā, man laikam šo te klausoties ir tāds duāls sajūts. No vienas puses ļoti labi apzinos, ka nevar tikai gaidīt visu laiku no valsts, un ka ir jādara pašiem, un ka ir jābūt šiem pozitīvajām iniciatīvām un pozitīviem piemēriem,
un kurš gan cits, ja ne mēs, tas ir no vienas puses, un no otras puses atkal, ja teiksim kultūras jomā, kā jūs teicāt, ka ir tomēr, ka mēs tā kā neatšķiramies no citiem Eiropas piemēriem, tad man jāsaka, ka, diemžēl, sociālā joma ir tāda, kur mēs atšķiramies ārkārtīgi, un šis te pārāvums starp realitāti, ko es tiešām šajos pāris gados, kopš es komunicēju un darbojos ar cilvēkiem, kuriem ir dažādi veidi, skatā ļoti smagas invaliditātes, ka pārāvums starp šo reālo situāciju, starp šo, kā tie cilvēki dzīvo, cik viņi ļoti vēlās būt noderīgi, cik viņi ļoti vēlās iekļauties, tas ir tā kā viens. Un otrs ir šie politiskie dokumenti, kuros jau kopš 2000. Gadu sākuma tur viss ir iestrādāts, tur viss ir skaisti, viss ir kārtībā, un šīs politiķu un ierēģņu retorika nepārtraukti ir tāda, ka mums viss ir labi, un es nesaprotu, kā lai sadzird šos cilvēkus, jo tas pat nav, es to šobrīd redzu kā absolūti nepārvaru maizu. Starp to, kāda ir tā realitāte arī šajā pašai nodarbinātības jomā, ka ir simtiem cilvēku, kur raksta savus pietiekumus, ka viņi vēlās strādāt, bet kaut vai šis pats likumdošanas rāmis, viņš ir tāds, ka, principā, atbalsta mehānismi, kas ir, es pat nevarētu teikt, ka viņi ir, teiksim, cilvēki ar smagu invaliditāti nodarbinātībā, viņi ir tik vāji un tik nepiemēroti tieši šai konkrētai mērķa auditorijai, ka, tie rādītāji, viņi ir, un valdies arī, teiksim, kā personiskā iniciatīva, es esmu arī rakstījusi, teiksim, ar kaut kādus savus ierosinājumus un iezīmējuši šo problēmu gan valsts prezidentam, gan ministrijām. Tur ir atbildi tikai, man atnāca atbildi nesen no Labklājības ministrijas uz kādām 7 vai 8 lapām. Viss ir skaisti, mēs visu darām pareizi, un jūs, kundzīte, esat bišķiņi muļķi, kas neko nesaprot. Es, protams, tas bija skaisti aprakstīts, bet, principā, tā retorika bija ļoti, tieši tāda, un tad es nezinu, kā lai par to pārāvumu mazinu. Man no tām ekspertu intervijām neradās tāds iespējas, ka ierēģi nezina realitāti. Man šķiet, ka viņi ļoti labi zina realitāti, bet man liekas, ka arī ir diezgan mākslīgi nodalīt ierēģņus no cilvēkiem, no sabiedrības un domāt, ka mēs, kā sabiedrība, visi esam ļoti vienoti. Un pretnostatam sevi politiķiem. Un šeit, ka politiķi arī ataino to, kā lielākā daļa sabiedrības domā. Un viņu galvās ir tās pašas stigmas un stereotipi un aizspriedumi un prioritātes. Un man šķiet, ka viens labs veids ir vienkārši veicināt sabiedrības izglītotību par šiem jautājumiem, lai tie politiķi, kurus mēs ievēlam, tie ierēģi, kas ieņem šos amatus un pieņem lēmumus, domā tā, kā mēs vēlamies, lai viņi domā. No vienas puses, tas noteikti ir atkarīgs no šī, no kuras, ja mēs, mana pieredze, teiksim, organizējot šos kultūras pasākums, man ir jāsaka tā, ka cilvēki, ir ārkārtīgi atsaucīgi, un tas pozitīvās emociju un iesaistas vilnis, ka cilvēki vienkārši nesautīgi, ka viņi nāk un dziedo savu laiku un tur, iesaistās, es to tajā jomā, es to nesajūtu, bet tieši šajā teiksim, ja mēs skatāmies to, teiksim, kā cilvēki nodarbinātības jomā, tur es laikam, ka tas ir, tas ir no kuras puses paskatās. Kaut kā tā, bet, protams, ka es piekrīt, bet no otras puses, ja šie politiķi viņi neradīs, kurš gan cits var radīt šo likumisko rāmi, lai cilvēks, pēc tam jau mēs kā privātieši, mēs jau varam dažādas pozitīvas iniciatīvas realizēt, bet viņiem ir jārada šis rāms, un, teiksim, cilvēki ar invaliditātes nodarbinātības jomā šis rāms nav, un arī sociālo pakalpojumu jomā viņš nav, un tur es biju 2 nedēļas Vācijā, un man bija sajūta, ka mēs esam burtiski gaisma, ka ir gaismas gadi mums šķiet. Tas pārāvums bija vienkārši, kā man bija kultūras šoks, lai gan es biju daudz kur bijusi. Bet neko citu jau nevar vienkārši jādara, tur jāinformē, jāizglīto, jāveido pozitīvi. Tas viss arī jāturpina darīt, bet man kā mammai vienkārši es saprotu, ka man nav tik daudz laika, bet tas ir mans subjektīvais redzējums. Elizabete? Man šķiet, ka man nav pārāk daudz ko piebilst, jo es tieši arī domāju par to, ka viss, ko mēs, kamēr mēs neesam politiķi, varam darīt, ir tiešām izglītot tos, kas mums ir apkārt. Jo pēc tā, ko es arī secināju tajā savā
savā pētījumā, ka daudzi vienkārši nepadomā un neaizdomājas. Un tad, kad tu patiesībā par to runā, tur ar draugiem vai radiem, vai ko viņiem tas šķiet interesanti, jo viņi būtu gatavi iesaistīties, tad man šķiet, tas, ko mēs varam visi izdarīt, ir apmeklēt varbūt vairāk šādus pasākumus un pastāstīt arī citiem. Un cerēt, ka mēs varam vismaz sākt ar kaut ko un kaut kādu kultūras pasākumu pieejamību, un tad cerēt, ka nākotnē tas būs tik pašsaprotami, ka varbūt arī politikā kaut kas mainīsies. Paldies. Jā, mums ir jautājums no zāles. Man ir komentārs papildinot to, ko jūs tikko teicāt, varbūt paturpinot tieši to, ko iesāk teikt Inga, un arī paturpinot, ko abas kolēģis izteica, proti, jā, mūsu pienākums kā atmiņas institūcija mums muzejam ir izglītot sabiedrību, tāpat arī sabiedriskām organizācijām, cilvēkiem, kas par to zina vairāk. Protams, pienākums ir vēl vairāk un vairāk, lai sabiedrība sasniedz tie vēstījumi, ko jūs esat sapratuši, un kas ir ļoti svarīgi, lai tas attīstītos un pilnveidotos. Taču, ja mums ir vēl viens pienākums demokrātiskā sabiedrībā, mūsu pienākums ir izglītot tos politiķus, jo nav jau tāds nošķīrums mēs un viņi. Reāli viņi ir priekš mums, un mums ir svarīgi, lai viņi ne tikai saprot, ko mēs viņiem saprat, bet sāk arī to aplicēt savā darbā. Un tāpēc, jā, nav tāda nošķīruma mēs un viņi. Ir patiešo ar viņiem arī jārunā. Un tas ir tas, kas, manuprāt, īsti nenotiek. To mēs arī lieliski redzam. Nenotiek mūsu sabiedrībā joprojām gana jaudīgi un spēcīgi. Un tas ir tas, kas iztrūkst, lai tās pārmaiņas reāli arī notiktu. Man pavisam īsts jautājums jums visām, kā pētnieces darba veicējām. Un tas jautājums ir par datu pieejamību. Jūs mazliet tā kā iezīmējāt savos jau priekšlasījumos, kādus jūs datus statistiskos esat izmantojuši, bet cik viegli ir un cik uzticami ir šie statistiskie dati, jo man šķiet, viņi ir ļoti būtiski gan priekš tiem, kas veido saturu, lai aizdomātos kādu mērķauditorijas grupu, cik liela ir šī mērķauditorijas grupa, gan arī, lai tiešām runātu ar politiķiem, ierēģņiem, par kaut kādām pārmaiņām. Manuprāt, tā statistika ir ļoti, ļoti nozīmīga. Varbūt kaut kur pozitīvā ziņā, un varbūt kaut kur arī negatīvā, jo es domāju, runājot par politiku, tur uzreiz ir jādomā kā par finansēm, vai ne? Ja tas ir liels procents, tad problēmas risināšanai ir vajadzīgi liela līdzekļi, un tad labāk vispār to šobrīd nekustināt, jo mēs zinām, ka līdzekļu nav. Bet tā kā savukārt par šo te piedāvājumu attīstīšanu, tur tas savukārt var kā liels pluss kalpot, ja ir šī statistika tiešām par vājdzirdīgiem cilvēkiem liecina, ka tādu ir tik ļoti daudz, tad veidojot pasākumus, automātiski varbūt daudz lielāka interese šo mērķu auditoriju tā kā iegūt sev, vai ne, un tad arī radīt attiecīgi piedāvājumu. Bet jautājums, jā, kā jums strādājot pie jūsu pētījumiem bija ar to datu pieejamību? Es varbūt sākšu tad tieši par šo jautājumu. Jā, tā bija viena no pirmajām problēmām, un šķiet, ar kuru es identificēju, kad es priekšizpētē sazinājos ar Sustento vadītāju, un es tieši teicu, bet kāds tad ir tas skaits, un tad es saņēmu to atbildi, ka tas skaits ir tik ļoti neprecīzs tajā centrālajā statistikas pārvaldē, jo tur ir cilvēki, kuriem ir piešķirta invaliditāte, bet saņemt invaliditāti, piemēram, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir ļoti, ļoti grūti, jo tie, kur ir vājdzirdīgi, gandrīz nekad nesaņemot, un tad tie pēc tiem oficiālajiem datiem, tie ir, ja nemaldos, 2000 nedzirdīgu cilvēku, un šie 210,000, tas ir pēc Eiropas pētījuma, tas nav pie mums veikts pētījums, kurā kāds būtu tiešām apzinājis viņus visus, jo to ir grūti izdarīt, jo viņi nekur nav, teiksim, uzskaitīti vai atzīmējušies, jo ir cilvēki, kuriem ir dzirdes traucējumi, un viņi tā arī dzīvo, viņi nemeklē ne dzirdes aparātus, tātad viņi nav arī tādās datubāzēs, un jā, to statistiku ir ļoti grūti iegūt, ļoti grūti. Un viņi nav arī īsti veikti, viņi ir tikai par tiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši invaliditātes statusu.
Jā, es varu pievienoties iepriekšējai runātājai, jo man veicot pētījumu, tā mērķa grupa ir cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem. Tad es par šo terminoloģiju es gribētu nedaudz pateikt, ka īsti, teiksim, es domāju, ja mēs tagad veiktu aptauju zālē, ja cilvēks ar šo jautājumu nav saskāries, tad izdzirdot vārdu apzīmējumu cilvēks ar garīgi raksturu traucējumiem, es domāju, ka lielākajai daļai pat nerastos aptuvenis priekšstats par to, kas tad īsti tas ir. Bet zem šī apzīmējuma, kas ir Latvijas birokrātijas terminoloģijas, jāsaka, tā kā veidojums, ir divas ārkārtīgi lielas un pretrunīgas cilvēku grupas, ļoti dažādas. Tur ir cilvēki ar mentālās veselības problēmām, teiksim, depresija, dažādas, teiksim, vai psihiskas veselības problēmas, šizofrēnija, depresija, tādas lietas, kas, protams, ir viena mērķa auditorija, un otra mērķa grupa ir, teiksim, cilvēki ar intelektuālu invaliditāti, intelektuālās attīstības traucējumiem, kas ir absolūti pilnīgi cita mērķa grupa, kurā vajag absolūti pilnīgi citus risinājumus, bet šīs te grupas nodalīt. Principā, teiksim, lai saprastu, cik tad īsti ir, kura grupa, cik ir liela, tas laikam principā pat nav iespējams, jo es tūlīt pamatošu, kāpēc. Pirms pāris gadiem Saeimas analītiskā komisija veica pētījumu, fundamentāli dziļu pētījumu par cilvēku garīgi raksturu traucējumiem nodarbinātību Latvijā, un pat viņiem neizdevās ar viņu pieejamo šo te resursu, ka viņiem, to viņu rīcībā esošo datu bāzi un resursu, pat viņiem neizdevās saprast, cik īsti tad šādi cilvēki ir Latvijā, teiksim, nodalīt šīs divas grupas. Tas ir pirmkārt, un otrkārt arī, teiksim, nav saprotams, cik tad īsti ir kaut vai šie cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem, un tas arī man arī tajā manā pētījumā, ka ir vairāk kā 30,000, jo tas skaits ir, laikam, pēdējie dati bija kaut kā 28,000 un kaut kas, bet tikai tie cilvēki, kuriem invaliditāte nav piešķirta uz mūžu, un cik tad tādi cilvēki ir kopumā Latvijā, to nezinu neviens, un pieņemsim arī kaut vai par tiem cilvēkiem, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes iestādēs, tur arī, teiksim, ir šie dati, kas tiek publicēti kaut vai, teiksim, ministriju mājaslapās. Viņi, teiksim, viņi tur, teiksim, 100 cilvēku šurp, tur viņi vienkārši tā kā plūstoši mainās, līdz ar to es domāju, ka tas, līdz ar to, jā, tā kā tas ir tāds grūti ir veikt arī kaut kāds rast risinājums, mēs īsti nezinām, cik tad tie cilvēki ir un kādi viņi ir, tā kā, tā. Es gribēju runāt pēdējo, jo man cita pieredze ar datiem, varbūt arī tāpēc, ka man bija cits tas pētījuma aspekts un rakurs. Es biju iesaistīta arī tajā kultūra veselībai projektā, ko vadīja organizācija Culture Action Europe, kas noveda pie tā Eiropas kultūras darba plāna ar šo apakšpunktu veselību un kultūra. Un šajā projektā bija jauna tāda pilnīgi cita problēma. Visi runāja par to, ka ir tūkstošiem pētījumu, ir milzums datu, bet tas, acīm redzot, nav pārliecinājis politiku veidotājus spērt attiecīgos soļus. Un šajā vidē bija ļoti liela diskusija par to, vai tas, ka mūs vienmēr sūta mājās pēc skaitļiem, īstenībā ir godīga atbilde no politikas plānotāja puses, vai īstenībā tas vienkārši nozīmē novilcināšanu. Jo, kā teica viena pētniece šajā pieminētajā projektā, mēs bijām tik naivi, ka mēs arī gājām mājās un 15 gadus ražojām šos datus un veicām visus šos pētījumus, un tagad mēs atnākam ar viņiem atpakaļ. Un mums atkal kaut ko jaunu prasa, vajag nokartēt to, un varbūt vēl šis nav izpētīts. Un tas, ko daudzi īstenībā īpaši no Skandināvijas valstīm teica šajā projektā, ka varbūt šī aizraušanās ar datiem ir tāda ērta lieta, mums vienmēr prasa tos datus un schēmas un vizualizācijas. Īstenībā tas, kas patiešām spēj mainīt politikas, ir stāsti. Atliek tikai dabūt vienu ierēdni uz daudzākām stundām un tādā konkrētā pieredzē, un lai viņš redz, kā cilvēkiem mainās dzīves, piemēram, tajās pašās aprūpes mājās, kur seniori ar demenciju vienkārši ir ripas un atliek viņiem aiziet vienu dienu uz muzeju un uzkavēties savā jaunībā, un viņiem vienkārši visi rādītāji izlec augšā. Un es biju šādās debatēs, kur šie politiķi teica, ka tas bija īstenībā pietiekoši. Tāpēc man liekas, dati ir viena lieta un pētniecībā dati ir ļoti svarīgi, bet vai viņi ir tik svarīgi īstenībā pārmaiņām, par to ir liels jautājums. Paldies. Jā, mums ir vēl viens jautājums no zāles.
Ne jautājums, bet vairāk komentārs, ka tā ir sagadījies, ka es pats dziedu jauniešu korī balsis un esmu arī viens no šīs pieejamības uzlabošanas iniciatoriem. Un, ja runā par šo ierēģņu izglītošanu, tad jāsaka, ka tas nonākšana šajā publiskajā telpā jau nav maz. Tā kā, tas, ka zīmju valodas tulks parādās kultūras pasākumos, tas noteikti nav maz, jo viņu ierauga kaut kādas citas kultūras nozaru pārstāvi. Viņi padomā par šo pieejamību savos pasākumos, un tas nonāk tālāk. Ka, varbūt, šajā gadījumā mēs kā koris varbūt tieši neizlietojam ierēģņus, bet mēs kaut kādā veidā šī pieejamība tik un tā uzlabojās mūsuprāt, un tas nav maz noteikti, ne, jo patiesībā, kā arī Elzbieta teica, ka, manuprāt, arī lielākā daļa nemaz vienkārši nav aizdomājusies par šādu veidu pieejamību. Un šī publiskās telpas, šī pieejamība parādīšanās publiskā telpā ir ļoti, ļoti daudz jau šeit izglītošanai ierēģi. Paldies par iesaisti jautājumiem un komentāriem. Un es domāju, ka mēs varam noslēgt šo sarunu, lai mēs tiekam arī uz priekšu. Paldies jums un jūsu prezentācijām.